centīšos ātrāk. Prezentācija man arī būs tikai viena. Tā kā uz jautājumiem varam uzreiz atbildēt, kamēr ejam pāri. Droši vien man varbūt ir bišķi vieglāk no tāda viedokļa, kad mēs jau šos fondus esam jaunos palaiduši un vecos administrējuši atšķirībā no Finanšu līguma aģentūras, kur tagad pārņem no LIA un citām aģentūrām. Tad, kas tad ir mūsu vēsture, teiksim, vecie fondi, ja mēs skatāmies, ir tie paši Eiropas lauksaimniecības fonds lauka attīstībai, tad Eiropas lauksaimniecības garantija fonds, kas ir tiešie maksājumi praktiski, un Eiropas zivsaimniecības fonds, vai pa jaunam viņš saucās Eiropas jūraslietu un zivsaimniecības fonds. Es paskatījos īsa statistika līdz 1. janvārim esam izmaksājuši dažādos fondos, nu un arī valsts atbalstā papildus 4,66 miljārdus eiro. Tā kā bišķī strādājam, šis ir mūsu jaunais finansējums 14-20 gadam. Šeit mēs redzam, ka lauka attīstības fonds būtu 1,5 miljārds šajos 7 gados. Tiešie maksājumi 1,7 miljārdi un zivsaimniecības fonds 0,18 miljārdi. 118 miljārdi. Nu, zivsaimniecības ir mazāk, par to es šeit nerunāšu, par tiešiem es šeit tālāk nerunāšu maksājumiem, jo tā ir cita auditorija un zivsaimniecības fonds laikam šeit nav īstais zivsaimniecības reģions. Tad varbūt ļoti īsi, un tad pateikšu, kāpēc es esmu ierakstījis kāds mums kontrols visu laiku bijušas, un pēc nedēļas atkal mums būs audits, nevis nākamā nedēļā par iepriekšējo periodu, tad ikgadējais certifikācijas auditori, kas būtu vai KPMG, Pricewaterhouse vai Ernsts Youngs mums bijuši, Eiropas komisijas auditi bijuši 19, Eiropas revīzijas palātas 9, valsts kontrolas revīzijas lielās 3, nu neskaitot ikgadējās budžeta revīzijas, nu kopā 38, kas mūs kontrolē. Tāpēc tā dzīve nav tik viegli ne mums, ne jums. Kā jūs tā mūs? Mēs jau cenšamies tā pa vidu. Jo faktiskais uzskats jau ir, ka mēs pamaz sodam uzņēmējus. Nu, tad pēc auditiem īsā slaidā mūsu secinājumi. Iepirkuma procedūra jāuzlabo, nav pieļājums viens piedāvājums, kā Latvijas likumdošanā bija paredzams. Tagad jūs zināt, mums ir 2 vai 3 atkarībā no finansējuma. Tas ir tas summas. Tad, lai gan runājot par iepirkumu, protams, es redzu nākotni cenu katalogos, kur tu vienkārši pēc to, kas tur ir. Un no 24 valstīm, ko mēs aptaujājām Eiropas, tikai 8 nav šie cenu katalogi. Un Latvija ir viena no viņām. Tad lielāka uzmanība jāpievērš izmaksu pamatotības noteikšanai. Nu, šis ir, teiksim, tas autori jāiemzirdziņš, par ko mēs vienmēr dabūnam pa kaklu, kā mēs esam pārliecinājušies par to, ka tas maksā tik, cik tas maksā. Un nevelti tās prasības arī jums ir diezgan bieži no jūsu puses, var neizprast mūsu prasības, kāpēc tādas. Nu, kas ir diezgan dīvaini, to nevar paļauties tikai citu institūciju atzinumiem, bet jāpārbauda šī institūcija darbus. Nu, tas nozīmē tā, atbrauc autors, paskatās, teiksim, mēslu krātuvi. Viņš prasa, pārmērījāt, mēs sakam, mēs nemērījām, jo to pieņēma valsts vidas dienas kopā ar pārbaudot šo, pieņemot objektu eksploatāciju, te ir zīmols. Es saku, jūs viņu mērat, vai jūs pārbaudat vides dienas, ka viņš strādā ar tādām pašām procedūrām, kāds ir atbilstoši mūsu fondu. Tātad deleģētā funkcija, kas nozīmē faktiski mūsu papildus darbus. Šī ir situācija, ko visa Eiropas dalība valsts ir neapmierināts, bet vienādi visi dabū tādā veidā cīnīties. Nu, tad projektos jāparedz reāli mērķi, viņi arī jāsasniedz. Tas mūs te, teiksim, jau iepriekš minēja kolēģi no valsts kontrolas, tad mūsu lielākie pārmetumi bija par, teiksim, bezmērķīgiem projektiem. Tikai nopirkt traktoru vai nopirkt kaut ko,
uzraksta milzīgus sasniedzamos rādītājus. Sasniedzamie rādītāji, protams, nav sasniegti. Rezultātā ir viens no diviem, vai mums jāatprasa viss finansējums, vai jādomā, ko darīt. Un, nu jā. Un tagad tātad ir jāparedz sankcijas par mērķu nesasniegšanu, kas arī jaunajā periodā notiek. Kaut kā dikti aizliec uz priekšu. Tad, jā. Tad būtiskākās atšķirības no iepriekšējā programmēšanas perioda. Būtiskākās atšķirības pirmkārt ir šie definētie mērķi. Viņi tiek sadalīti ekonomiskie mērķi un vidas mērķi. Tātad ekonomiskiem mērķiem ir paredzēts minimums 10% vai pusi no ieguldītā apjoma ir vai nu jāpalielina neto apgrozījums, vai fiziskais apgrozījums, vai ražošanas efektivitāte. Neto apgrozījumu mēs skaidrs zinām, ja pēc 3 gadiem mums palielinās, tad tas ir vienkārši. Ja fiziskā, teiksim, graudkopībā tas varētu būt vai pārdotās tonnas, vai hektāri, kur ir vairāk, bet tam ir jābūt uz uzņēmumu kā tādu. Un vidas mērķi. Vidas mērķi te ir vai energoefektīvas būves, vai attiecīgi seju emisiju samazinājums. Šādi gan ir īstenībā ļoti maz. Labi, segu mērķi tie būtu mēslu krātiem tādām lietām, kur viņas faktiski samazinās, vai precīzi tehnoloģijas, bet, energoefektīvās būves šeit ir liela problēma ar šo būvju, teiksim, energoefektivitātes noteikšanu, jo jaunu būvi nevar faktiski uzbūvēt. Viņi nav tas līmenis, pēc kā pateikt, man jāpalielina pa 20%, man ir vecā būve. Tāda es varu uztaisīt vidas auditu un palielināt, bet ja nav nekā, tas nozīmē, ka ir jābūt kaut kādam līmenim, virs kura 20%. Un tas arī rada diezgan liels sarežģītības. Bet šādu projektu nav daudz. Jā, būtiskākās atšķirības, tātad mums, ja mēs lauksaimnieku gadījumā neskatījāmies iepriekš un varēja katra saimniecība individuāli, teiksim, saņemt šos maksimālos pieejamos griestus, tad pašlaik tiek summēti saistītiem uzņēmumiem. Un, ja vienam īpašniekam 2 uzņēmumi, tad viņi abi tiks saskaitīti kopā, maksimāli pieejamie būs kopā. Otrs, kas noteikti ir, ka nevar būt vidas pārkāpumi, ja viņi ir, tad viņš vispār nevar pretendēt uz atbalstu. Ko tie vidas noteikumi ir neatbilstoši? Absurdi, precīzāk sakot. Es absurdi noteikumi dažādi varbūt, un tur jums ir jāvēršas tādā gadījumā tiesā, un šie absurdie noteikumi jāpalīdz atcelt, bet jebkurā gadījumā, ja ir sodīts ar vidas pārkāpumu, tad viņš nevar atnākt šis uzņēmums uz mūsu fondiem. Tad ir pirmo reizi ielikts, kad offshoreos nevar būt tātad uzņēmums, kuram vairāk kā 25% ir offshore. Jo iepriekš bija uzņēmumi, lauksaimnieku gadījumā maz, bet pārstrādes gadījumā un nelauksaimniecībā bija, kas slēpās ārzonās. Faktiski mēs nevaram maksāt nodokļu maksātāju naudu, un uzņēmums pats nodokļus nemaksāja ielienot offshore. Līdz ar to virs 25%, ja uzņēmums atrodas ārzonās, un ārzonas ir noteikts, ministrs kabineta noteikums, speciālis viss definēts, tad šāds uzņēmums netiek atbalstīts. Īstenībā ļoti labi palīdzēja, viens otrs uzņēmums ir pēkšņi izgājis no offshore. Tas bija. Tad atbalsta pretendētam nevar būt kāda no grūtībās nonākuši uzņēmumu statusiem. Un šeit ir atšķirība no iepriekšējā perioda tāda, kad iepriekšējā periodā no grūtībās varēja iziet ar operatīvo bilanci. 6 mēnešu bilanci sataisīta revidenta varēja iziet no grūtībām vai no šīs stāvokļa. Šīs periods to neparedz. Regulā vairs šīs atrunas nav. Faktiski vienīgā iespēja no grūtībām iziet pirms projekta iesniegšanas palielināt pamatkapitālu. Ja ir zaudējumi, ja citas iespējas nav.
pašlaik mēs neredzam. Un atkal jaunums, kas nebija iepriekš dokumentu iesniegšanas termiņu neievērošanas gadījumā būs sankcijas, ko jau iepriekš kolēģi teica, arī tajos fondos, arī šeit būs. Un tāpēc ir ļoti jāievēro, teiksim, mums ir tagad kārtas noslēgušās, pēc 6 mēnešiem jāiesniedz ir būvprojekts, būvniecības dokumenti, visi. Ja viņi nav iesniegti, sākās soda sankcijas. Protams, katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli, un ja tas būs ne no attiecīgā uzņēmuma un viņa arhitektiem atkarīgs, bet kaut kur, teiksim, būvvalde būs pieprasījis kādu novērtējumu uz vidu un tā tālāk, tad droši sankcijas netiks piemērotas, bet katrā gadījumā ir ļoti jāievēro termiņi. Jā, un sankcijām, tas ir tas lielais bloks, kas nāk uzņēmējiem virsū, un tas nenāk nejauši, tas nāk tieši tāpēc, ka es jau iepriekš rādīju, cik mūsu kontrolējam, ko saka, ka mēs nesankcionējam, un par to mūs grib sankcionēt pašlaik ar dalībvalstu. Un man ir sadalīts 3 daļās, tātad projekta iesniegšanas stadijā, tātad mēs jau varam pie projekta iesniegšanas un izvērtēšanas piemērot sankcijas, tas ir praktiski ir iepirkuma gadījumos šīs sankcijas. Ja netiek Jūbā noturēts attiecīgās paredzētās dienas šis iepirkums, tad sāks sankcijas 2% pa dienu, līdz 10%. Ja ir vairāk par 10%, tad šis iepirkums nav atbilstošs jau kā tāds. Un sankcija paliek pie naudas priekšu. Projekta īstenošanas laikā šeit ļoti liela uzmanība jāpievērš tieši šiem dokumentu termiņiem. Ja ir paredzēts, ka jums jāiesniedz tajā un tajā termiņā, tad ir jāiesniedz. Uzraudzības laikā, tas jau standarti, te jau arī uzraudzības laikā vienmēr ir bijis šoreiz, gan tas ir proporcionāli un lielāks uzsvars tiek tieši likts uz mērķu nesasniegšanu. Šeit, ja nebūs sasniegti paredzētie mērķi, sankcijas ir neizbēgamas. Tātad mūsu fonds lauka attīstībai 1,5 miljārds, man te ir uzskaitīti pasākumi. Jā, pasākumi, pirmais būtu zināšana pārnese, tas būtu apmācība pasākumi, arodu apmācības un tam līdzīgi pasākumi. Konsultācija, pakalpojumi tie 10 miljoni, un tāda aktuālākais, kas jau mums bija vaļā ieguldījumi materiālos aktīvos, 1,5 miljārds. Šeit ir apakšā lauksaimnieku pasākumi, tātad modernizācija uzņēmumu, pārstrādes uzņēmumu un infrastruktūrā. Saimniecībām, bet pārsvarā tā ir meliorācija un laukumu. Tad ir vairāk tādi mazi, kā teiksim, ka cūku mēri, tad iesvēr pēc citādām katastrofām un atjaunošu. Tad mums ar lauku saimniecību, tātad uzņēmēju darbības attīstību, šeit būs mazās saimniecības, jaunie lauksaimnieki un nelauksaimnieciskā aktivitātes, pamatpakalpojumu ciematu atjaunošanu, tas ir pašvaldībām ceļiem, bet grants ceļiem. Attiecīgi mežsaimniecība 3,6 miljoni, platība maksājums, redzat, arī tur ir atbildības un tādi maksājumi ir arī. Kas ir ražotāju grupas? Ražotāju grupas ir faktiski kooperatīvi, kuri tiek atzīti atbilstoši ražotāju grupām, viņi varētu būt, teiksim, dārziņu sektorā vai vēl kādā sektorā, un viņiem tiek sekti administratīvie izdevumi, attiecīgi procenti no apgrozījuma. Viņš krītās, ja pirmajā gadā, teiksim, es dibinās pirmā gadā atzīstu, tad no man apgrozījuma līdz 10% viņam tiek apmaksāti visi izdevumi, kas viņam administratīvi izdevumi, tad tālāk viņš uz 5, 4, 3 un tā tālāk krītās šis 5 gadu laikā, un tad tas pasākums uz šo attiecīgo kooperatīvu uz mūžiem beidzies. Ja es tā saprotu, tagad ir kurš komersants, kas atrodās Ikšķilē, Ikšķils pilsētā nevar pretendēt vairāk uz Lada fondiem. Ikšķils pilsēta ir virs 500,000. Jā. Tagad pārplānoja robežas un visu industriālo zonu ielika iekšā pilsētas teritorijā. Līdz ar to tagad neviens, kas industriālā teritorijā, vairs uz Ladu nevar pretendēt. Vēršties pie
pašvaldību, ko es varu pateikt. Es to nezināju, jā, godīgi. Nu, dažiem veicās. Pārsvarā es zinu, kad vairāk paliek, teiksim, pilsētas mazākas. Jā, ikšķi nav. Bet tad jau viņi tik pašpietiekam, ka fonds nemaz nevar. Tā, visi saka, jā. Pilsēta var būt, bet komersantiem gan labāk vajadzētu. Jā. Tad, varbūt tieši tālāk, jo mums te īstenībā vēl ir runātāji. Pa pirmo kārtu, kas notika, tika izsludināta, un šogad janvārī beidzās pieteikšanās. 85 miljoni tika pieteikti lauksaimniecikiem projekti, tātad 1431. Tad 15 kooperatīvi pieteicās un 53 pārstrādes uzņēmumi. Te mēs redzam to lielo pīrāgu. Nu, tā kā pirmā kārta beidzās ar diezgan prognozējumiem, bet lieliem rezultātiem, 1500 projektu, kas jāizvērtē. Nu, tagad daudz mums veiksmīgi esam tikuši ar viņiem galā, bet nu vēl kāds astes kaut kur palika. Un kļūdas, ko mēs identificējām pirmajā kārtā. Uzrādīti vairāk mērķi viena investīcija. Nu, viena investīcija mums var būt viens mērķis, ka mums nevar būt gan vides, gan ekonomisks mērķis. Vienkārši, jo mums tiek finansējums jau no Briseles plānā ir ierakstīts. Viņš tiek mērķēts tātad tiek dots pa mērķiem. Un mēs nevaram vienu investīciju vai vienu iekārtu sadalīt vairākās naudas izteiksmēs un nodeklarēt vairākos mērķos. Līdz ar to tas ir tādā veidā likts. Mēs arī esam ieinteresēti, jo būs vairāk mērķi, jo grūtāk būs uzņēmējiem viņus visus sasniegt, jāsniedz, jo viss paredzētos. Tāpēc tālāk arī es saku paredzēt vairāk mērķi, un tad viņi visi jāsasniedz. Nu, vēl viena kļūda bija, kad uz pārāk optimistiskām prognozēm balstīti. Tas ir tas, par ko mēs esam jau uzkāpuši uz grābekļa vienreiz, kad konsultants saraksta brīnumu lietas uzņēmējs nekad to nespēja sasniegt. Tagad rezultātā sankcijas jau būs nevis konsultantam, bet uzņēmējiem. Ļoti jāievēro. Kādas sankcijas paredzams? Sankcijas, nu, teiksim tā, par mērķi nesasniegšanu sankcijas ir atkarībā no procentiem, par cik viņš nav sasniegts, bet nu, līdz pat 100%. Nu, ja mums, nu, tātad pēc 3. gadiena, ja mērķi nav sasniegt, nav tiek atprasīt viss. Nu, šeit tās sankcijas ir diezgan drastisks, tāpēc saku, uzņēmējiem vienmēr ir jāskatās pašam, ko viņš tur beigās ir parakstījis. Cilvēki jau vairs nezināšanas, viņš uzraksta, es pieņemšu 5 darbiniekus, uzraksta mērķis 5 darbinieki. Reāli tur strādā, varbūt bija 2 un beigās ir 3 vai 4, 5 viņš nesasniedz un visu mērķis nav sasniegts. Ne? Jā. Nu, tāpēc ir labāk, ja tu zini, ka būs 3 darbinieks raksta 3, nevis raksta 5 un vajag cer, ka... Bet rekur jautājums, tagad uzrādījums periods ir izaugs 5 gadiem. Jā. Tie projekti, kas ir iesniegti agrāk, kad bija vecais, ja pareizi atceros 2 bija, ja? Nu, vecajā periodā, jā, nu, ok, bija, bet tur bija cita likumdošana, tur šie mērķi. Bet uzraudzības periods paliek tas pats? Tas bija iepriekš. Uzraudzības periods standartā ir 5 gadi, visam izņemot tur, teiksim, ilgadīgos stādījumos vai gaļas lielopiem, tiem ir 7 gadi, jo tur tā apgrozījums ir lēnāk un tas mērķis tiek prasīts sasniegt vēlāk, bet arī līdz ar to uzraudzības periods ir lielāks. Bet pārējiem ir 5 gadi. Tas ir arī pieaudzis arī tiem visiem veciem projektiem? Veciem jau bija 5. Veciem bija 5 un tā arī ir. Tur nekas nav pieaudzis, izņemot ir konkrēti gadījumi, kad mērķi netika sasniegt. Un ko tad mēs darījām? Mēs viņiem likām sasniegt nākamajā gadā un pagarinājām uzraudzības periodu par gadu. Mums jau nebija nekāds izējas. Tā, dažiem ir pieaudzis, bet visiem viņš standartā nav pieaudzis. Bet runājot par sankcijām, jūs teicāt, kur procentus un vēl kaut ko tam līdzīgi, jūs runājat arī par vecajiem projektiem tagad, vai jūs runājat? Nē, es par jauno dzīvi uz priekšu, kas būs. Ar veciem mēs turpinām cīnīties, nu kā varam.
Bet veciem tas sankcijas tāpat tās tiks piemērotas. Nu, viņa šīs sankcijas ir pielikums šiem MK noteikumiem klāt ar konkrētiem nosacījumiem procentiem. Ar veciem ir melns un balts atprasam visu vai mēģinām kaut kādā veidā sakārtot ar uzņēmēju, kad viņš neatprasam, bet viņš sasniedz nākamajā gadā. Tad ar veciem ir cita republika. Ar veciem cita. Tiks izvērtēt arī kaut kādi iegansi, kāpēc netiek sasniegt? Nē, nu, protams, ka tiks izvērtēt, un ja tā ir kaut kāda dabas katastrofa, neparedzētie apstākļi tā tālāk, tad ekonomikai te jau arī viņai ir jākrīt laikam attiecīgajā nozarē pa 30% vai vairāk. Ja nozare krīt, tad īstenībā tas gads var pārlikties uz nākamo gadu, bet tas nav tā, ka man vienam konkrētam man nesanāca. Tad īsti tam nav pamata. Ja nesanāk tāpēc, kad ir kopējais nozarē vai valstīts šis kritums, tad viņi var mehāniski mēģināt pārt, bet tie grūti pateikt, kā mēs skatīsimies pēc 3 gadiem, cik liels būs tas problēma. Bet ja man sadarbība vērsta ir pret Krieviju un Ukrainu un dēļ Eiropas sankcijām pret viņiem, nē, ja tas ir nedēļ jūsu, bet dēļ Eiropas sankcijām, es pieļauju, ka tur droši vien paprasīt jums pārstrādāt biznesa plānu, kas... Kā arī ietvaros, sanāk, man tagad ir tāds Tomstīgs iegriezies. Jūs man sakat, mēģināt izspiest, kas būtu, ja kā pa kādā veidā mēs varētu mēģināt. Reālā situācija, protams, ja tas ir ne no jums atkarīgs, bet no kara apstākļiem vai Eiropas citiem lēmumiem, tad jau pret jums vienu nevērsīsies, bet mēģinās to risināt, teiksim, atliekot to pašu sasniegšanu ar citiem jūsu izvirzītiem mērķiem jūsu nākamo periodu. Tas nenozīmē, ka jūs mierīgi notirgojat savus iekārtus un aizmirst par to, ka kādam kas jāatrast. Nu jā, un šitas teikas, kur man rakstīts arī par rādītājiem, tie ieņēmumi paredzēti neatbilstoši lieli, par kuriem mēs runājām, kad bija paredzēts pa 300-500% pieaugums pēc 3 gadiem, viņi jau neiestājās. Vai arī tas pats paredzēts, teiksim, ka pienam vēl cena augs un augs lauksaimniecības uzņēmumi. Nekas jau tur neaug, viņš reāli krītās un pašlaik kvotas ir noņemts. Mēs nevaram stiprināt projektus, kuri paredzēts vēl augt piena cenām. Mums jāsaprot, kādā veidā viņš varēs tālāk rīkoties. Jā, problēmas ar iepirkumiem identificēts bija diezgan daudz. Tātad nav ievērota pareizā iepirkuma procedūra, ir dalīts uz daļām. Attiecīgi nav noturētais dienu skaits. Protams, konsultants pēdējā dienā kaut ko ir sācis, tā nevis uzņēmējiem jāskatās līdzi un tā laika grafikam jābūt ir laicīgi. Tad tehniskā specifikācija izstrādāt konkrētam piegādātājiem, arī šāda problēma ir, ka pēkšņi viens cits nevar pieteikties, ja vienam konkrētam ir izstrādāt un arī līdz riepa ne tikai izmēriem, bet pat nosaukumiem it kā no tā būtu ļoti liela nozīme. Piedāvājumi neatbilst tehniskai specifikācijai. Arī, es brīnos, bet ļoti daudz, taču parasti jau uzņēmējs zina, ko grib, to tehnisko specifikāciju izstrādā priekš tā, bet izrādās, viņš zina, ko grib, bet tehniskā specifikācija nav priekš tā izstrādāt, kaut kādi rādītāji neatbilst. Te jau mēs arī skatāmies būtiskos un nebūtiskos rādītājus. Ja jauda būtu būtiskā, tad varbūt bākas izmērs nebūtu tik būtisks, bet tādus arī nevar. Bet ja viņš ir uz bākas izmēru atšuvis 3 citus piedāvātājus, tad tas ir būtiski, tad viņš tiek ņemts kā būtiskais. Bet ko darīt, ja tiešām ir dažas iekārtas, ko ražot tiešām ļoti maz un ļoti specifisks ražotājiem? Ko tad darīt? Reāli otrs. Ir viens ražotājs, teiks. Pat gribēdams nevar atrast. Eiropas tirgu atrast vienu tikai ražotāju ir ļoti, ļoti grūti, jo parasti to pašu iekārtu, kad ieliek kaut vai Googlē, tur izlaic 2-3, labi, viņi var bez cenas vai kā. Tas ir par standarta iekārtu. Par standarta. Nē, ir kaut kāds specifisks un nestādē, sakat piemēru tad. Labi, tā. Dīķi ir par rakšanai, peldošais ekskavātors. Peldošais ekskavators dīķi rakšanai? Ja tāds ir tikai viens, tad mēs pieņemsim, ka tāds ir viens. Es nezinu, es neesmu redzējis peldošu ekskavatoru. Uz baržā parasti tiek uzlikti šitie racionāli. Kā tu vērtēt?
Viens ir uz varas uzliks, otrs ir rūpniecības ražotājs. Bet, nu, par laimi mums nav dīķa ekskavātora atbalstā. Viena piegādātāja sagatavot vienādi piedāvājumi, kas satur vienādas kļūdas. Gramatiskās kļūdas vienādā izskatā ir uzlikts uz tāmes, novilkts Excelī, kur, teiksim, 1,1% palielinās visām pozīcijām. Ir perfekti krāpniecības. Ar šitiem mēs pat īsti nečibināsimies, raidīsim nost uzreiz. Nu, vai nišas iepirkums, vai nu viņi nav. Ir jau jums arī jāskatās līdzi un nevar atļaut, teiksim, ja uztic konsultantam kaut ko izdarīt, kad viņš, teiksim, šādā veidā būs izdarījis un rezultātā atbildējis par to uzņēmumu. Rekur vēl viens jautājums par Jūbu. Ja Jūbā tiek izsludināts konkurss, teiksim, publikojums iekārtē. Latvijā ir maksimums 2, kas vispār kaut ko tādu piedāvā. Reāli 1. Tos izsludināto konkursu, Latvijā redz, es zinu, ka ir vēl arī kaut kur Eiropā, praktiski visi ražotāji ir Eiropā, vecajā Eiropā. Bet iesūta tikai 1. Un ko tālāk darīt? Ko tālāk darīt? Tāds saka, meklē pats. Protams, ja es būtu uzņēmējs, es droši vien zinātu, ko es gribu, jā, tad vienam noteikti aizsūtīt, bet tiem 3-4 arī aizsūtīt to piedāvājumu, kas ražo. Labi, lai viņi atsūta, ko viņi atsūta, bet rezultātā es vismaz būšu aizsūtījis. Bet šoreiz jau kas notiek? Bet ja viņi nesūta atpakaļ, ja zinu, ka es nevinēšu. Pēc kam to sūtīt, ja es nevinēšu? Lai piepildītu to konkursu? Jā, un tāpēc es saku, ka nākotnē, protams, ir cenu katalogiem, bet, īstenībā šī situācija, ja tikai viens ražotājs, jūs varat pierādīt, jūs esat izsūtījuši vairākiem un neesat neko atpakaļ dabūjuši. Droši vien, ka šis lēmums tiks pieņemts individuāli atsevišķos gadījumos, kad viņš varbūt tik pieņemts arī pozitīvs. Jā, tas būtu publiskais iepirkums, viņš nav publiskais iepirkums, jau pašam jātām vairāk. Jā, bet tas jau arī ir publiski. Ne jau vienmēr Ilps rada caurspīdīgumu, Ilps nerada nekādu, viņš neko nesalīdzina. Viņš vienkārši ir dēles, kurā mēs izliekam un ir caurspīdīgi, ka visi redz. Bet faktiski arī zem šiem 70,000, kur nemaz nav jāiet caur Ilpu, pašam jāatrod 2 vienādi atbilstoši piedāvājumi. Tas regula prasa cenai ir jābūt salīdzinātai. Kas tas par cenu katalogu? Nē, cenu katalogs viņš jau vēl nav. Teiksim, es izstāstīšu, kāds Igauniem cenu katalogs. Uz traktoru tehniku vispār ir. Tātad katalogā tiek ielikts traktors. Kas taisa to katalogu? Katalogu uztur, teiksim, Agrāras ekonomikas institūts vai kaut kas nevar uzturēt lauka atbalstu. Administrators to nedrīkst uzturēt. Uztur kāds cits, un viņi nosaka ar ekspertu palīdzību, katram jau cenu iepriekš nosaka. Tātad, dīlers piedāvā, man ir šāda tehnika, par tādu cenu. Viņi salīdzina cenu Eiropā, salīdzina reālo cenu, kāda ir bijusi, izpēta visu to un nosaka, ir vai nav atbilstoša cena. Ja viņš šī tehnika ar tādu cenu parādās katalogā, es zemnieks ieeju šī katalogā, pastos visiem traktoriem un saku, gribu to visu, man nekāds iepirkums vairs nav vajadzīgs. Tā ir cena, kur ir noteikti iepriekš, un tāda cena salīdzināšana jau ir veikta. Es zinu, es gribu šito, un par šādu cenas viņu var dabūt. Viņš nāk pie mums, praktiski ar maksājumu dokumentiem mēs varam apmaksāt. Tad tur ir sākot no traktoriem, beidzot... Tur ir tehnika vairāk. Teiksim, modernizācijas gadījumā tur ir traktoru tehnika pārējā, kas viņiem ir salikta, tur tehnika piekams un viss pārējais. Bet to, kas nav katalogā, to tā kā viņi tur nedaudz. Bet es pieļauju, ka daudzām iekārtām tas būtu diezgan arī grūti. Bet ir arī būvniecības katalogi. Teiksim, Austrijā, mēs dabujam no Austrijas tādu būvniecības katalogu, kur katras, teiksim, būvniecības būves tips ir izlikts pretī ar cenām. Šī situācijā, teiksim, tas ir tas, kas mums atvieglot un jums atvieglot un visiem, jo mēs jau zinām, reāli iepirkums jau nestrādā. Zemnieks grib nopirkt to, ko grib, uzņēmējs to, ko grib nopirkt. Viņš darīs visu, lai to arī nopirkt. Un tad mēs visi cīnāmies kopā ar sekām. Tā. Un vēl beigās iepirkumos piedalās uzņēmumi, kas nestrādā konkrētā nozarē. Ir pievilkti kaut kādu uzņēmumu, ko mēs esam secinājuši. Arī šādi mums
teiksim, nav atbilstīgi. Kas mums nākamais būs vaļā? Nākamās kārtas. Tātad jūlijā, tūlīt kaut kad tiks izsludāts, MK noteikumi ir apstiprināti grozījumi, bet nav vēl publicēti. Es ceru, ka vai šodien jau ir. Varbūt pēc 3-4 dienām. Tātad atbalsts ieguldījumiem pārstrādē un infrastruktūra. Infrastruktūra tas ir meliorācija un attiecīgi laukumi un pieved ceļi pie ražošanas objektiem, bet lauksaimniekiem. Tad augustā plānots jauniem lauksaimniekiem un septembrī apmēram mazajiem. Tā pieteikšanās, jā, līdz tam būs gatavošanās. Viņi gan ies vienlaicīgi no augustā šitie te jaunie un mazie, vienkārši gatavošanās periods mazajiem būs 2 mēneši, būs standartā ir